Krimināla procesa uzsāk gadījumos, kad ir ziņas par reālu izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai arī par tādu nodarījumu, kur iespējams pārbaudīt tikai ar krimināla procesa likumā noteiktām metodēm. Un šīs ziņas persona tad sniedz attiecīgi policijai, prokuratūrai vai tiesai, un tad tiek lemts tālāk par to, vai ir pamats uzsākt kriminālu procesu vai pamats atteikt uzsākt kriminālu procesu. Tad, kad saņem ziņas par izdarītu noziedzīgu nodarījumu, tad tiek lemts, vai uzsākt kriminālu procesu vai atteikties uzsākt kriminālu procesu. To pēc izmeklēšanas iestāde. Ja uzsāk kriminālu procesu, tad tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana, un katram krimināla procesam tiek nozīmēts izmeklētājs, kas ir procesa virzītājs. Katru kriminālu procesu no tā uzsākšanas brīža uzrauga uzraugošais prokurors. Pirmstiesas izmeklēšanā tiek vākti pierādījumi, kas ir pietiekami, lai personu sauktu pie krimināla atbildības. Tad, kad savāc pietiekami pierādījums, krimināla process tiek virzīts uz prokuratūru krimināla vajāšanas uzsākšanai. Attiecīgi, ja prokurors uzskata, ka pierādījumi pietiekami, tad tiek pieņemts lēmums par personu saukšanu pie krimināla atbildības, veiktas visas krimināla procesa likumā noteiktās darbības, un tālāk virzīts krimināla process vispārīgā kārtībā uz tiesu. Bet ir iespēja arī kriminālu procesu pabeigt prokuratūrā, piemēram, ar priekšrakstu par sodu. Prokurors var atteikties no krimināla procesa uzraudzības un krimināla procesa izmeklēšanas, jo krimināla procesa likumā ir noteikts, kad obligāti prokuroram ir jāatsakās no krimināla procesa uzraudzības vai izmeklēšanas, un proti tie ir tie gadījumi, kad prokurors nonāk interešu konflikta apstākļos. Un kā viens no piemēriem varētu būt, ja, piemēram, apsūdzēts ir prokurora dēls, māte, tēvs, tad tas būs izteikts interešu konflikts, un prokuroram būs jāatstatās no šāda te krimināla procesa uzraudzības vai krimināla procesa izmeklēšanas.